Saka, ka šī ir viena no lētākajām valstīm pasaulē, bet vai tiešām tā ir? No mirdzošajām lāternu ielām Hojan pilsētiņā, haosā dzirksteļošai galvaspilsētai Hanoi, līdz klusajām kaļķakmens klintīm Halong Bay un paslēptajām upēm Ninh Binh. Šī valsts mūs pārsteidza ik uz soļa. Bet tieši šeit, starp kalniem un jūru, viss sastājās savās vietās. Laipni lūdzam Vietnamā un laipni lūdzam Da Nang. Mūsu ceļojums Da Nangā sākās ar mīkstu piezemēšanos Da Nang internacionālajā lidostā. Ārā bija silts vējš, palmas un pilnīgi cita pasaule. Dažas minūtes graba lietotnē un jau sēžam izsauktajā mašīnā. Ceļā uz mūsu pirmo viesnīcu. Pirmie skati uz naksnīgo pilsētu, pirmās sajūtas, un Da Nang mūs jau ir uzrunājusi. Nu, ko mēs ar Lamu esam ieradušies mūsu pirmajā viesnīcā šeit Da Nang Vietnamā un esam jau nereāli pārsteigti par cenām. Ja principā par to, ko mēs iegūstam, ko esam samaksājuši. Iedomājieties, šis te plašais, modernais, skaistais numuriņš 7. stāvā ar iekļautām brokstīm mums ir izmaksājis tikai 85 eiro uz 3 naktīm. Viņi šeit pat ir padomājuši par tādām lietiņām, kā sauso zupiņu sagatavojuši. Šādas te plasmas čībiņas ir sagādāts, kā arī ir minibārs uzpildīts, ja grib ar aliņu, Pepsi, 7up un visādām tādām lietām, protams, ūdens bez šaubām, seifs. Un nevar nepamanīt šo te skaisto vannu. Kā arī šeit pat ir iekļauts visādas vannas sistēmas lietiņas. Un no šejienes mums arī pavarās skats uz jūru. Nē, bet tiešām iedomājieties, tas tikai 85 eiro par 3 naktīm šāds te numuriņš. Tas jau parāda, ka Vietnama ir ļoti lēta. Par cik bijām arī ļoti izsalkuši, tad izmantojām Grab aplikāciju un uzsūtījām ēdienu. Tikai tad, kad to atpakojām, sapratām, ka tās ir sagatavas ēdienu pagatavošanai. Bet par laimi tāpat kaut ko atradām un no tā visa varēja labi paēst. Šodien pirmā diena Da Nang. Mēs īstenībā esam ap divi bišķīt apslimuši, kaut kas nebija labi ar vēderu. Edijs vēl palika viesnīcā pagulēt, bet es tikmēr vienkārši pastaigājos ap viesnīcu, pastaigājos ap mūsu rajoniņu un īstenībā izdomāju arī ar taksi atbraukt uz tādu vairāk centriņu, kur ir vairāk turistu. Jo es vienkārši vēlējos atrast kaut kādu ļoti foršu tādu kafejnīcu, kas varbūt nebūtu galīgi uz ielas, bet tādu, kas jau ir vairāk priekš turistiem, jo īstenībā mums šķiet ar vēderu nebija labi. Bet tagad jau ir labāk. Pirmie iestādi par pilsētu, te ir ļoti forši. Šobrīd ārā ir 22 grādi, kas ir viņiem, man liekas, tā ir riktīgi ziema, jo es redzu, ka visi vietējie ir jakās, pufēkās. Man ir diezgan labi arī krekliņā un šortos, bet jā, vējš pūš un nav tā, ka ir beigās saule, bet nelīst. Tagad vēl pilsēta mostās un varbūt nav tik liela dzīvība, bet var redzēt, ka ir ļoti daudz street food veikaliņu, kafejnīciņas, ir visādas beķerejas un veļas mazgāšana, skaistumkopšana, masāžas. Te arī ir tas pats, kas aizmē, ka tev vienkārši sauc un piedāvā masāžas. Mēs iečekojām cenas, arī cenas ir nedaudz lētākas, bet principā līdzīgas. Arī kafija, teiksim, šāda kafija maksā 2 un viņi ir nereāli garšīgi un ļoti, ļoti augstas kvalitātes. Tikko paņēmām atkal Grabu. Es šādā mašīnā neesmu tikad sēdējis, ka man galva ir griestos. Viņa kaut kā pielika griest ļoti īpatnēji. Es nezinu, kāpēc viņa tā šeit dara. Varbūt, lai nenāc vārā. Varbūt. Ļoti dīvaini. Principā tas, kā mēs pārvietojamies par šo pilsētu, ir Grab aplikācija. Vienkārši izsauc taksi un tev atbrauc un viņi ir daudz un ļoti, ļoti lēti. Jebkurš brauciens, ko mēs ņemam, principā maksā ap eiro. Maksimums bija 3 eiro, kad mēs braucām no lidostas. Tas ir ļoti, ļoti lēti. Es esmu tagad Ediju atvedusi uz kafejnīcu, ko es jau iepriekš pati atklāju, kuras nogaršoju vienkārši visgaršīgāko kokosriekstu kafiju, kādu es vienkārši biju šokā. Un tāpēc es gribu viņam parādīt arī šo te vietiņu. Vietnamā dzert kafiju, tā ir baigā lieta, jo viņiem ir tādas kafijas, kas nav nekur citur, kā piemēram kokosriekstu kafija, ko mēs tikko pasūtījām, sāļā kafija, kafija ar olu, ko mēs arī pasūtījām, ko es pagaršošu. Un tad vēl ir Saigon kafija, kas ir kafija ar iebiezināto pienu, kas laikam ir tā viņa ikoniskākā kafija. Bet viņa ir ļoti, ļoti salda, ļoti garšīga, bet kokosriekstu kafija pagaidām man vismaz ir favorīts. Redzēsim, kā Edijam garšos. Okay. Vienkārši pasties uz to kafiju.
tikko mums atnesa abas divas kafijas. Un tad laiks arī notestēt Laumas saslavēto kokosriekstu kafiju. Jā, vizuāli noformējums arī ir vienkārši bomba, protams. Bet ņemiet vērā to, ka man kafija negaršo. Es nevis negaršo, bet es parasti ikdienā nedzeru kafiju. Wow! Vai ne? Nereāli garšīgi. Protams. Tiešām ļoti garšīgi. Saprot, viņi ir maigi, tur ir iekšā kaut kāds kokosrieksts, sorbertiņš, pa virsmu grauzdēts kokosrieksts. Tā visa garša, viņa vienkārši ir, fantastiski, man liekas. Tas ir tikai deserts. Tas nav gluži tikai kafija vienkārši. Bet viņa nav pārāk salda. Tas gan. Tā kā kakao deserts, un tikai kafijas deserts, kaut kas tāds tiešām. Vienkārši nenormāls maigums no tā kokosrieksta. Man patīk. Jā. Protams. Tagad pagaršosim manu kafiju, kas īstenībā ir tāda visdīvainākā kafija, jo tā ir kafija ar olu. Bet tā ola ir uzputota, nenormāli krēmīga. Un laiks noprovēt. Šis gan ir tā kā deserts, es teikšu. Un tā kā tas olas dzeltenums ar cukuru saputots nereāli un pielikt klāt kafiju. Ir ļoti garšīgi. Man šī arī. Man ļoti interesē. Man ļoti garšo, jo man garšo deserts. Šitas arī. Nereāli tā kā kaut kādu tiramisu atgādina, kaut ko tādu. Tagad tiramisu bez cepumiem. Jā, tas taču tiešām. Cepur nost viņiem kaut ko tādu veidot. Kolosāli. Tā kā šīs ir lietas, kas obligāti šeit ir jānogaršo. Vēl es varu pateikt bišķīt par cenām. Šīs kafijas maksā ļoti lēti. €70 un €50. Tas ir principā nekas. Neko tas nemaksā, bet tas, ko tu iegūsi pretī, ir vienkārši bomba. Un tas, ka pati kafejnīca nenormāli forši jums atnes ūdentiņu, salvetīti, parūpējās ļoti laipni cilvēki šeit. Ārkārtīgi zolīti. Šo viesmīlību ļoti spēcīgi. Tā kā obligāti braucat uz šejienu un testējiet šīs te kafijas. Un ne tikai to. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Preikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogrubumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritums un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Mēs gājām pa ielu un ieraudzījām tādu vietu, kur vienkārši var atrast visas iespējamos jūras dzīvniekus, kurus tu vari nopirkt un tāpat uz vietas arī apēst. Es kaut ko tādu dzīvē vispār neesmu redzējis. Es esmu redzējis tikai raidījumos šādus te gliemežus un tādus krāpjas kā te ir. Re, kur ir jūras ķemītis, to es zinu. Ar lielajām spīlēm. Tur ir gaļa vairāk, jā? Jā. Cena? 2 miljoni. Kas tas tāds? Milza gliemežs. Es pat nezināju, ka tādu sēd. Bet viņš pasties, kas viņš tad iekšā tagad. Tiešām līdz šim kaut ko tādu nezinājām, ka šādi te jūras dzīvnieki vispār eksistē. Normāli, ka to sēd. Paskatās kādu gliemežu. Es nezinu, tiešām ir tik dažādi kārtās, bet kaut kā nav. Tomēr tā vēlme to visu te garšot un neēst. Es nezinu, kāpēc. Kaut kā tā diezgan piedējoši. Es pieļauju, ka tas viss ir ļoti garšīgi.
Bet nu neiz. Sajūta tāda, ka mēs esam zoodārzā, bet diezgan dīvaini ir apzināties to, ka visus šos dzīvniekus var nopirkt un apēst. Kur ir pat haizivs. Šis te noteikti šobrīd ir lielākais jūras vilšu veikals, kas ir redzēts. Par to šaubu tiešām nav. Un šāda te jūras vilšu veikals ir īstenībā ļoti daudz. Pagaidām izskatās, ka izsās malā. Ļoti daudz, kur pilsētā redzēsiet šādu te zīmu. Un šī zīme apzīmē masāžu. Un tā ir viena no arī populārām lietām, kas šeit Danang būtu jādara. Līdz ar to mēs Lama arī gribam iet un pamēģināt šeit masāžu. Un pastāstīsim pēc tam ar jums, kāda mums bija pieredze. Viss šeit notiek ar skaidru naudu, līdz ar to mums vajag arī bankomāts. Bankomāti ir pieejami diezgan daudz un visu. Tā Lama ies noskaidrot pirmās cenas. Aromātiskā masāža maksā, to viss ir dolāros arī uzrādīts. $15 par stundu, 20 par pusotru. Pregnancy foot masāža. Aroma. Pregnancy. Bet nav tāds, ko reāli masāža tā. Šāds kaut kāds specmasāža. Visur ir kaut kāds specifisks masāžas. Nav vienkārši tikai pilna ķermeņa masāža vai sporta masāža. Ir bērnu aromātiskā un kas tur vēl tur ne. Tātad te pieņemsim ir sejas attīrošā masāža, ir arī aloe vera masāža, kolagēns, šokolādes maska, viss apmēram 12 līdz $15. Un zviedru, pilna ķermeņa masāža, taizemes masāža un karsto akmeņu masāža. $13–15. Diezgan lētas cenas, es teikšu. Mums te uz muguri ir nereāli dīvaina vieta. Tā kā pilsētas vidienē, tā kā pils, tā kā nē, tā kā cietums, tā kā arī nē. Bet, ja pieiet no otras puses, tur iekšā ir tā kā klubs un spā. Hei, nu saprot, kas tā par tādu ēku. Par izskatās kā sanlaicīga pils. Tā aizemes masāža maksā $22. Vietnams mix, $19. Do you have like a sports massage? Sure. Sports, like strong? Strong massage. I have a Vietnamese massage or Thai massage. Vietnamese, it's strong, yeah. Maybe more strong back technique is strong. Maybe 45 or 60 minutes can decide it. But you do like a deep ear cleaning or just with so Tā Langa bija iztīrīt ausis. Viņa būs zināt, vai var iespējams vai nevar. Yeah, sorry. okay, you can yes. But I don't want to wash my hair. You don't want to wash my hair? Yeah. Just facial and ear Yes, face and ear cleaning. Okay. Es izmēģināšu kaut ko tādu, par ko es tikai dzirdējis, un tā ir ausu tīrīšana, kad no ausīm izņem visu, kas tur ir sakrājies. Ļoti interesanti redzēt, vai man tur kaut kas ir sakrājies. Man liekas, ka ir. Wow. Jā, skaisti, ne? Jā, un smaržīgi. Tas te pilnīgi savādāk. Te ir tik zolīgi. Tev atnes tēju. Atnes mums pat kaldētu mango. Tiešām tā kā spā. Šeit tiešām ir spā. Tas nav tā, ka tā aizemē. Īstumā pirmais iespējas man nereāli patīk. Ļoti forši. Spāj, thank you. Nē, ko ir šībiņas atnes? Un tev ir kā? Tāda garšviela. Zaļā tā. Es izvēlējos Vietnamas masāžu. Nezinu, ko viņa atšķiras no taizemes masāžu, bet es to tūlīt uzzināšu. Lamai tagad piedāvā, kur izvēlēties pēc masāžu. Yeah, I have mixed coffee, Vietnam coffee. Yes. Mums iedeva sunīšus pat paauklēt. Pasties, kāds viņš ir mīļš lāčītis. Tas smukākais puisītis pasaulē. Jā, tu esi malacīts. Un tu arī esi smukākais puisītis pasaulē. Ak, Dievs. Man nekāda masāža vairāk nevajag, man viss ir. That's a bit bigger, baby. They are so cute. Wow. Thank you. Oh my God. Rekvitēts. Ēts ļoti smuks. Ļoti smieklīgi. Tādu sunu es neesmu redzējis nekur. Nav nekas labāks par maziem sunīšiem. Pastāstiet, ka viņš smieklīgi, kādas viņam ķepiņas. Parād ķepiņu. Pagaid. Es nevaru tā.
Es negribu samocīt mazu sunīti. Es izskatās ķepiņu. Viņš tik smieklīgs. Tas jau ir tā kā tāds vilciņš, ne? Viņš nav tāds pups. That's mother? Wow, it's very different. This is more like my... Šī te ir māte, tā tievā, tā mazā Olena ir mamma un tas ir tētis. This is the bed master in Da Nang. Welcome to her spa. No ko esam atpakaļ, sveikam veseli pēc masāžas, esam saņēmuši savus dzērienus. Un jāsaka tā, ka īstenībā ir ārkārtīgi patīkami, baudāmi. Pilnīgi savādāk nekā mēs esam pieredzējuši iepriekšējā valstī, kur bijām Taizemē. Man bija Vietnams masāža. Īstenībā bija tā, ka sākumā likās tā ļoti stīvi, jo bija diezgan vēss. Bet pēc tam viņas sāk vairāk uzspiest uz pareiziem punktiem. Sāk īstenībā tikai ar muguru, visu laiku muguru, nedaudz paši pēdiņas uzspiest, bet pēc tam uz muguru. Un tā viņi iesildīja muguru, un tad izrādās, ka viņi nes karstos akmeņus. Un tad pēc tam masē tev karstiem akmeņiem, kas vispār fantastiski sajūta. Pēc tam uzlika karstus dvieļus arī, ar tiem vēl visu. Un arī seju pēc tam ar karstiem dvieļiem visu izspēdi izmasēja. Katrā ziņā tā viņu tā procedūra, viss ir paņemts no visiem, man liekas, kaut kas, un sakopots vienā. To viņi sauc par vietnamiešu masāžu. Bet nereāli labi, katrā ziņā man ļoti, ļoti patīk. Es esmu priecīgs par to, ka es šeit atnācu un izbaudīju šo procesu. Es arī esmu priecīga par savu procesu. Man iztīrīja ausis, kas ir kaut kas ļoti interesants. Tā likās tāda vairāk tā kā medicīniski jau tāda iejaukšanās, jo man tiešām gāja iekšā dziļi. Nenāca ārā tik daudz, cik es biju baidījusies, ka tur varētu būt, bet ne, man bija diezgan tīras ausis, bet tāpat tagad ir nereāli patīkami sajūta, ka tur viss ir tā kā izurķēts un pilnīgi tīrs. Pēc tam man uztaisīja sejas masāžu ļoti daudz visādiem krēmiņiem un arī mātu un galvas masāžu. Jūtos es pēc šīs procedūras vienkārši fantastiski. Un tāpat svarīgākā lieta, kas man šeit ļoti, ļoti patika, nebija tik jēla kā Taizemē. Absolūti nekas tam līdzīgs. Viss zolīti, smuki, godīgi, bez steigas, ar prātu, ar baudu. Tā, lai tu atslāps un tiešām izbaudi šo procesu. Un pats labākais ir tas, ka te ir kucēniņi. Tas vienkārši ir tāds bonus visam. Pie visu šitā mēs vēl saņēmām dzērienus, kā man ir citronu, zāļu, apelsīntēja, bet Lalmai ir... Man ir sāļā kafija. Tā ir viena no tādām viņu ikoniskajām kafijām. Īstenībā ļoti, ļoti interesanta garša. Man patīk. Bet garšīgi, man tiešām ļoti garšā. patīk, jā. Tāda krēmīga. Vienkārši specifiski, bet tiešām ļoti, ļoti garšīgi. Šis viss šeit mums izmaksāja aptuveni katram kaut kā 20 eiro, es teikšu tā. Es domāju, tas diezgan adekvāts summa. Tas nav lētākais, ko šeit var dabūt, var lētāk, bet man liekas, ka bija ļoti, ļoti labi. Tiešām ļoti labi. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Šobrīd Lalma grib atvest uz restorānu, kas ieteikts no Michelin zvaigznes. Bet kaut kā pagaidām nevaram atrast, jo kaut kā ļoti dīvaini iela. Nē, vēl uz priekšu. Vēl uz priekšu. Mēs tagad mēģinām viņu atrast, bet man nekas neliecina par to, ka viņš te ir. Paskatās, kā viņa mašīnas apstad. Tā ir droši. Ar barjeru. Ar barjeru un apvalku un visu. Atcerotājiem. Tas ir tas. Jā. Un tomēr ir gan, ka cilvēki ēd, neskatās pat pilns. Kā var zināt, ka viņš Michelin ieteica? Es atradu internetā. Kur te tas teikt? Jāpaskatās, kur tā zīmīša. Jā, iekšā. Zini kā, var jau arī būt tā, ka viņš ir ieteikts kaut kādā citā gadā, un tad viņam tikai neatjauno Bet šo restorānu ir ļoti labs atsauksmes, un te vajadzētu būt ļoti garšīgam vietējiem ēdienam. Cerams, ka tā būs. Sūtam, skatāmies. Uzsūtījām divas dažādas zupiņas ar lielopu un jūrsaltēm, un paņēmām arī vietēju aliņu. Un interesantāki tas, ka vietējais aliņš viņiem ir vācu alus.
Tas ir interesanti. Tā kā jā, būs garšīgi. Maļā āliņu. Garšos kā vārsols ir. Garšo. Bet tiešām ir labs. Tas gan bija ļoti ātri, dažas minūtes nedēļas tev klāt. Thank you. Wow. You use this with her, okay? Yes. Is it one more for more spicy? Okay. Okay, thank you. Nu jā, tas viss ir ļoti ātri, tāpēc, ka viņi taisa tikai zupiņas pārsvarā, un viņiem viss ir par rokai. Viņi vienkārši sajauc kopā un zupiņi gatavi. Aromāts ļoti labs. Ļoti labs. Viss ļoti labi, tikai piedarumi pagaidām nav. Jā, ar acīm. Labi, īstenībā piedarumi atrodas tādā kā slēptuvītē. Cik mēs tu bieži vēl šeit neesam ēduši, mēs to nezinājām. Tagad mēs zinām. Nu labi, jānoprot. Tā. Es uzreiz ar buļļonu gaļiņu. Nu vienkārši, nu debešīgi. Ne, nu tiešām nereāli garšīgs. Principā mums pat brokastīs bija zupiņa. Un visur, ko mēs ēdam tikai šīs zupiņas. Arī uz viesnīcu pasūtījām tikai ar grabu zupiņu. Bet nu visas ir nereāli garšīgas. Arī šeit šī, un protams, te ir porcija daudz lielāka un gaļa ļoti daudz. Nokrūti. Tiešām ir vērts braukt šeit un ēst šīs zupiņas. Reāli ir tik garšīgs, ka launa dzeršana visu ārā, visu buļļonu. Un te atnesa vēl springrolīšu. You use vegan wrap, the base semi raw and use, okay? Thank you. Puisis atnāca, viņam visas rokas nodegušas, tāpēc, ka laikam visu dzīvi stāv pie pannas un cep tās spring rolls. Bet jā, viņi visi te uz vietas taisa, viņi specializējās uz pāris lietām, un tāpēc ēdiens atnāk ļoti ātri. Rekli mums atnesa spring rolls, izstāstīja, kad ir jāieliek lapiņā, jāietin lapiņā, un tikai tad jāēd. Šie ir jūras valšu spring rolli. Ļoti karsts, bet ļoti kraukšķīgs un garšīgs. Vēderi ļoti pilni. Tā garšīgā buļļonī. Bet principā mēs par šo visu ēdienu šeit samaksājam aptuveni kaut kāds 6 eiro. Jā. Un, protams, alus atsevišķi maksāja, bet tieši par ēdienu 6 eiro. Tas ir principā nekas. Uz diviem, un mums bija 3 ēdieni. Mums bija 2 lielas bļodas ar zupiņām, jūras valšu un lielopu, un mums bija springroli vēl. Mēs reāli to visu nevarējām nemaz apēst. Nākamreiz zināsim, ka nevajag ņemt 3 porcijas uz 2. Un alus bija principā pilnīgi liekas, jo tev no zupas vēders tā piedzinās, ka tu alu pēc tam nevar izdzert. Bet nu jā. Bet ļoti, ļoti garšīgi šeit, tā kā droši nākat uz šo te vietu. Mēs ar Laumu šobrīd esam atbraukuši šeit pie Puķu tilta Danangā, kurš katru piekdienu, sestdienu, svētdienu, 9:00 vakarā spļauj uguni ārā, kas ir ļoti, ļoti forša lieta, un mēs to gribam redzēt. Tikko viņi aiztaisīja arī ceļu ciet, un mēs jau redzējām, kā pūš puķis pa otru pusi. Īstenībā mēs bišķi sabijāmies, domājām, ka šajā pusē nebūs. Bet cerams, ka šeit arī būs. Ja neesam kļūdījušies, protams. Kā izrādās, laikam būtīs tikai vienā pusē, tāpēc jāskrien. Izskatās, ka neuzspējam, jo tagad tikai ūdeni pūš ārā, tas tikai laikam ir noslēgums. Nu, neko darīt. Sākumā braucot garām nepamanījām to, ka tiešām puķim ir šī te galva. Likās, ka te ir asti, vienkārši mēs laikam pabraucām, palaidām garām šo visu. Un tad izlikās pēc tam, ka otrā pusē ir tikai galva, bet īstenībā tā bija asti tikai. Nu, cerams, ka vēl būs kāds šāviens ar uguni. Šobrīd ir tikai ūdens. Mēs pie Puķa tilta vienkārši nonācām lejā un ienācām kaut kādā street food tirgu, un tas, kas tur notiek, ir vienkārši nereālākais burciņš. Visi ēd, visi cep, visi kaut ko sabļaustās, piedāvā lobsterus visvairāk. Vienkārši ej cauri tam tirgum, tos lobsterus tā kā met virsū, saka, lai lobster. Maksā apmēram 40 eiro kilogramā, bet viņš ir dzīvs un svaigs. Tagad pasūtījām līdzņemšanai gaļas iesmiņas. Īstāk rītīgi garšīgi, te viņi visi sacep uz vietas. Var vienkārši salikt, ko tu gribi, un viņi tev visu uzceps. I just want to smell it.
Mēģināju notirgot durienu, bet es teicu, ka tas nedrīkst ņemt uz viesnīcu, ja viņš smird. Viņš tiešām smird. Ļoti dīvaini. Tā kā pēc olām, tā kā pēc kā, nevar saprast. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Preikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Nākamajā sērijā skaties, kā mums gāja vienā no pilsētas iespaidīgākajām viesnīcām un kā mūs sagaidīja slavenais zelta tilts. Protams, neaizmirsti arī uzspiest patīk, padalīties ar šo video un atstāt kādu komentāru, jo tas viss ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un, ja esi patiesas fans, tad vari arī mūs atbalstīt vēl vairāk, uzsaucot mūsu kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video.